17. aprīlis, 2026. gads. 4 no rīta Taivānas šaurumā. Japānas kara kuģis ienāk visvairāk saspringtajos ūdeņos uz planētas. To sauc Ikadzuchi. Pērkons Japāņu valodā. Viņš ir viens pats. Un viņš apzināti lēnām ieies ūdeņos, kurus visa Ķīna ir apsolījusi aizstāvēt par jebkuru cenu. Ķīna ir valsts ar pasaulē lielāko jūras kara floti. Vairāk nekā 370 kara kuģu. 3 lidmašīnu bāzes kuģi. Izsekoja Ikadzuchi ar iznīcinātājiem un kuģiem 14 stundas pēc kārtas. Un neizšauja nevienu šāvienu. Japāna ienāk, šķērso šaurumu tā, it kā būtu šīs vietas īpašnieks un iziet, kad vien vēlas. Ķīna izdod paziņojumu ar skarbiem vārdiem. Tikai tas. Nekādas pārtvešanas. Nekādu ultimātu. Nekas. Bet tas, kas lika Ķīnas valsts medijiem zaudēt kontroli nākamajās stundās, nebija kuģis. Tas bija datums. Jo Japāna neizvēlējās 17. aprīli nejauši. Tā izvēlējās pazemojošāko dienu ķīniešu kalendārā. Un nosūtīja tieši kuģi ar nosaukumu Pērkons, lai Ķīnai to atgādinātu. Taču tās 14 stundas nebija tikai provokācija. Tās bija brīdinājums. Japāna tikko uzstādīja slazdu. Pret Ķīnu. Un neviens Ķīnas valdībā nezina, kā to neutralizēt. Lai saprastu, kāpēc tās 14 stundas bija tik iespaidīgas, jau jāatgriežas 131 gadu atpakaļ. Uz 1895. Tajā gadā Japāna un Ķīna iesaistījās karā. Ķīna bija 1000-gadīgs impērija. Visapdzīvotākā valsts pasaulē. Japāna sala, kas gadu desmitiem bija klusībā, modernizējusies. Visi tā laika analītiķi prognozēja Ķīnas uzvaru. Bet Ķīna zaudēja. Ātri un neglīti. Mazāk nekā gada laikā Japānas armija iznīcināja Ķīnas floti, iebruka Mandžūrijā un draudēja virzīties uz impērijas galvaspilsētu. Ķīnas imperators saprata, ka viss ir beidzies. Viņš nosūtīja savu pieredzējušāko pārstāvi, vīru vārdā Li Hunžans, lai par katru cenu panāktu mieru. Li mēģināja pretoties, bet Ķīna bija zaudējusi karu. Japāna Bija ar nazi un sieru rokā. 1895. gada 17. aprīlī Japānas piekrastes pilsētā vārdā Shimonoseki Li Hunžans parakstīja līgumu, ar kuru Taivāna tika nodota Japānai. Tas bija viens no sāpīgākajiem notikumiem tajā, ko ķīnieši joprojām sauc par pazemojuma gadsimtu. Laikposms, kad Ķīna tika iebrukta, sadalīta un izmantota citu, spēcīgāku valstu varā. Katrs ķīnietis to apgūst skolā. Un 131 gadu vēlāk, tieši šīs atvērtās brūces gadadienā, Japāna nosūtīja kara kuģi uz šaurumu, kas atdala Taivānu no Ķīnas kontinentālās daļas. Un tas nebija parasts kuģis. Iznīcinātājs saucas Ikadzuchi. Japāņu valodā tas nozīmē pērkons. Tas pieder pie Murasami klases. Tā ir iznīcinātāja grupa, kas būvēta pēc viena un tā paša projekta. Tā sāka darboties 2001. gadā. Ar 25 aktīvā dienesta gadiem. Tas nav modernākais kuģis Japānas flotē. Šī pozīcija pieder pie Maja klases iznīcinātājiem, aprīkotiem ar jaunākās paaudzes amerikāņu kaujas sistēmām. Bet Ikadzuchi tas ir smags, bruņots un cienīts. Jebkura pasaules flote divreiz padomā, pirms izaicina šādu izmēru kuģi. Taču ir kāda detaļa par šo kuģi, kas padara šo izvēli vēl izaicinošāku. Visa Murasami klase tika nosaukta par godu iznīcinātājiem no bijušās Japānas impērijas flotes. Tie paši kuģi, kas cīnījās pret Ķīnu Otrā pasaules kara laikā. Pašreizējais Ikadzuchi ir mantojis nosaukumu no imperiālā iznīcinātāja, kas kuģoja pa Kluso okeānu 40. gados. Šie vārdi nav nejaušība. Tie ir apzināts mūsdienu Japānas jūras spēku lēmums, kas īpaši cenšas saglabāt nepārtrauktības starp impērijas pagātni un tagadni. Japānā ir vairāk nekā 40 mūsdienīgi iznīcinātāju dienestā. Viņi varēja nosūtīt jebkuru citu, bet izvēlējās pērkonu. Shimonoseki gadadienā.
Vārds sakritība nav pietiekams, lai to izskaidrotu. Bet kāpēc viņi to dara tieši tagad? Kāpēc tieši 2026. gada aprīlis? Atbilde ir iepriekšējo 40 dienu laikā. No 2026. gada marta līdz aprīlim Ķīna vairāk nekā mēnesi veica militāros manevrus ap Taivānu. Tas nebija parasts treniņš. Tautas atbrīvošanas armija, kas ir oficiālais Ķīnas bruņoto spēku nosaukums, ar jūras spēkiem, iznīcinātājiem un sauszemes karaspēku, reāli laikā izmēģināja, kā bloķēt savu no jūras puses. Ķīnas kuģi arvien agresīvākās formācijās aplenc Taivānu. Iznīcinātāji šķērsoja neredzamo līniju, kas sadala šaurumu uz pusēm. Robeža, kas gadu desmitiem tika ievērota, bet pēdējos gados Ķīna to arvien biežāk pārkāpj. Tā bija izmēģinājuma darbība. Tiešraidē visai pasaulē pārraidīts iebrukuma izmēģinājums. Xi Jinpings personīgi uzraudzīja visu. Un vēstījums bija skaidrs. Ķīna arvien vairāk tuvojās robežai starp draudiem un rīcību. Visa pasaule gaidīja Amerikas atbildi. Vairāk sankciju, Vairāk ieroču pārdošanas Taivānai. ASV stingri paziņojumi. Neviens negaidīja, ka atbildi nāks no Japānas. Un šeit ir aprēķins, kurā ķīniešu stratēģi kļūdījās. 80 gadus Japāna dzīvoja saskaņā ar pacifistisku konstitūciju, kas aizliedz ofensīvas militārās darbības. Ķīna cerēja, ka šī tradīcija turpinās ietekmēt. Ka Japāna protestēs ar vārdiem kā vienmēr, bet neievedīs kara kuģi šaurumā. Ka tā paliks paralizēta, kā tas bijis daudzās iepriekšējās krīzēs. Ķīna kļūdījās. Un kļūdījās smagi. 4 no rīta un 2 minūtes 2026. gada 17. aprīlis. Ikazuči ieiet Taivānas šaurumā. Ir tumšs. Apkalpe precīzi zina, ko dara. Viņi zina, ka Ķīna vēro. Viņi zina, ka katrs Ķīnas radars kontinentā ir konstatējis kuģi klātbūtni. Un viņi turpina virzīties uz priekšu, lēnām. Murasame klases eskadras mīnu kuģis var sasniegt 55 km/h ātrumu. Taivānas šaurums ir 370 km garš. Ja Ikazuči vēlētos šķērsot ar maksimālo ātrumu, tas prasītu 7 stundas. Viņam tas prasīja gandrīz 2 reizes ilgāk. 14 stundas pēc kārtas viņš parādīja, ka nesteidzas. Un ka viņš izies, kad pats vēlēsies. Pekinā Ķīnas militārā pavēlniecība, kas atbild par valsts austrumiem, mobilizē iznīcinātājus un kuģus, lai izsakotu Ikazuči. Dokumentē katru kustību, katru koordinātu, katru kursa maiņu. Bet to nepārtver. Ķīnas aizsardzības ministrija izsaka oficiālu protestu. Ārlietu ministrijas pārstāvis raksturo šo rīcību kā apzinātu provokāciju un kļūdu pēc kļūdas. Ķīnas armijas laikraksts publicē redakcijas rakstu, apsūdzot Japānu jaunā militarismā. Vārdi. Tikai vārdi. Laksin 1750 Ikazuči atstāja šaurumu. Bez staiga. Neprasa atļauju. Neizšaujot nevienu šāvienu. Viena no lielākajām provokācijām starp kodolvalstīm pēdējo 10 gažu laikā. Beidzās bez neviena šāviena. Un palika tikai viens jautājums. Kāpēc Ķīna nereaģēja? Ķīna nešāva 2 iemeslu dēļ. Un abi ir apkaunojoši. Pirmais ir pats acīm redzamākais. Japāna un Amerikas Savienotās valstis kopš 1960. gada ir parakstījušas savstarpējās aizsardzības līgumu. Saskaņā ar līgumu Amerikas Savienotajām valstīm ir pienākums aizstāvēt jebkuru teritoriju, kas atrodas Japānas pārvaldībā un tiek uzbrukts. Ja Ķīna būtu atklājusi uguni uz Japānas militāro kuģi misijā, Vašingtonai būtu visi juridiskie un politiskie pamatojumi iejaukties. Un ASV flote Klusajā okeānā jau ir pozīcijās. Dažu stundu attālumā no jebkura punkta šaurumā. Viens šāviens. Un Ķīna nebūtu karā ar Japānu. Tā būtu karā ar spēcīgāko militāro lielvalstu uz planētas. Otrais iemesls ir smalkāks un daudzos aspektos arī skaudrāks. Šaut uz ārvalstu kuģi Taivānas šaurumā.
Būtu praktiski atzīt, ka šie ūdeņi nav Ķīnas jurisdikcijā. Ķīna jau gadu desmitiem apgalvo, ka šaurums ir daļa no savas jūras teritorijas. Un ka ārvalstu kara kuģi. Tur pārvietojas tikai ar kaut kādu netiešu piekrišanu. Ja tiek atklāta uguns uz kuģi, kas šķērso šo zonu, tas nozīmē paziņot pasaulē, ka jā, pa šo zonu ir strīds. Citām valstīm ir likumīgas tiesības tur atrasties. Un reakcija radās tikai tāpēc, ka kuģis ir Japāņi. Un ja šī teritorija ir strīdīga, 75 gadu naratīvs, Ka Taivāna ir nedalāma Ķīnas sastāvdaļa. sabrūk ar vienu vienīgu šāvienu. Ķīnas valdība palika iesprostota starp divām sakāvēm. Viņi izvēlējās mazāk sāpīgo – nedarīt neko. Ir vairāk nekā 370 kara kuģu. Tas neko nemainīja. Bet īstā pazemojuma sajūta, tā ko neviens ķīniešu pārstāvis nespēja atzīt, nebija tajā, ko Ķīna tajā dienā neizdarīja, bet tajā, ko šis notikums atklāja par nākotni. Bet šī... Pirms es izskaidroju slāzdu, Paskaties uz karti un pievērs uzmanību vienai detaļai, kur sākas Japāna un kur tā beidzas. Ko lielākā daļa cilvēku redz, ir sala valsts. Bet Japāna nav sala. Tā ir tūkstošiem salu kopa, kas stiepjas 3000 km garumā. No ziemeļu gala gandrīz līdz Taivānai. Galvenā sala, kur atrodas Tokija, atrodas šī loka centrā. Vēl vairāk uz dienvidiem atrodas Okinava. Vēl tālāk uz dienvidiem aizvien mazākas salas. Pēdējā sala, Jonaguni, atrodas tikai 110 km attālumā no Taivānas krasta. Šim lokam ir nosaukums Ķīnas militārajos rokas grāmatās. Viņi to sauc par pirmo salu ķēdi. Un viņi to redz tieši tādu, kāda tā ir. Dabiska siena, kas izolē Ķīnu no Klusā okeāna. Un mēs esam ieradušies pie problēmas, kuru Ķīna nespēja atrisināt. Skakieties! Ja Ķīna iebruks Taivānā, tai nāksies nosūtīt savu floti uz atklāto Kluso okeānu. Jo spēks, kas varētu apturēt iebrukumu, Amerikas flote, nenāks caur Ķīnas jūru. Tā nāk no Klusā okeāna, No bāzēm Havaju salās. Guamā un ASV rietumu krastā. Lai bloķētu šos pastiprinājumus, pirms tie sasniedz Taivānu, Ķīnai ir jānovieto savas zemūdenes, lidmašīnu bāzes kuģus un iznīcinātājus uz austrumiem no Japānas salām. Bet, lai tur nokļūtu, Ķīnas flotei ir galvenais ceļš. Jūras posms, ko sauc? Mihako šaurums. Nihako šaurums atrodas starp divām Japānas salām. Tā platums ir 270 km. Šķiet daudz, bet no tiem 200 70, gandrīz 90 km Ir Japānas teritoriālie ūdeņi. un viss šaurums atrodas jūras teritorijā, kas ekonomiski pieder Japānai. To uzrauga radari un patruļu lidmašīnas 24 stundas diennaktī. Japāna viena pati nespēja to novērst. Ka ķīniešu kuģi šķērso mierlaikos. Bet karā vēsture mainās. Kara laikā Japāna var slēgt Mijako dažu stundu laikā. Un ne tikai slēgt, tā var pārvērst to šaurumu Par flotes kapsētu. Lai saprastu šīs lamatas apmēru, iztēlojieties, kas jau šodien tur atrodas. Japānas vis tālāk dienvidos esošajās salās, tostarp Jonaguni un Ishigaki, Japāna ir uzstādījusi pretkuģu raķešu baterijas Type 12. Šīs raķetes sasniedz praktiski visu šauruma posmu, pa kuru devās ķīniešu flote, būtu jāiziet. Katra raķete lido zemu ātri, un to ir ārkārtīgi grūti pārtvert. Zem ūdens Ķīnai situācija ir vēl sliktāka. Amerikāņu Japāņu sensoru sistēma, neformāli saukta par āķi, iet cauri Jonaguni salai un stiepjas 100 km garumā. Jebkura ķīniešu zemūdene, kas mēģina šķērsot Mijako šaurumu ceļā uz Kluso okeānu, pārvietojas pāri šiem sensoriem. Miera laikā tie tikai uztver, kara laikā tie uztver un reāli laikā pārsūta atrašanās vietu sabiedroto iznīcinātājiem un zemūdenēm.
Okinavā pastāvīgi tiek apmācīti 30,000 amerikāņu karavīru. Un 2 Japāņu helikopteru bāzes kuģi tiek pārveidoti, lai darbotos ar F-35 iznīcinātājiem. Tie paši iznīcinātāji, kurus Amerikas Savienotās valstis šobrīd uzskata par vissvarīgākajiem savos gaisa spēkos. Lielākā jūras kara flote pasaulē ir atklājusi, ka flotes lielums neatrisina ģeogrāfisko problēmu. Paradoks ir nežēlīgs. Lai iebruktu Taivānā, Ķīnai ir nepieciešams, lai tās floti nonāktu Klusajā okeānā. Lai nonāktu Klusajā okeānā, tai jāšķērso Mijako, un Mijako pieder Japānai. Tas nozīmē, lai iebrukums izdotos, Japānai jāpaliek malā, Kamēr karš notiek 100 km attālumā no tās salām. un 2026. gada 17. aprīlī Japāna nosūtīja kuģi vārdā Trovao, lai veiktu 14 stundu ilgu ceļojumu. Pa Taivānas šaurumu, publiski skaidri norādot, ka tā nepaliks malā. Bet galu galā, kas ir mainījies Japānā, lai valsts nonāktu līdz šādam punktam? 80 gadus Japāna bija atbruņota valsts pēc konstitucionālajiem noteikumiem. Japānas konstitūcijas 9. pants, kas tika uzrakstīts amerikāņu uzraudzībā pēc Otrā pasaules kara, skaidri aizliedza, ka Japānai būtu bruņotie spēki, uzbrukuma militārie spēki. Tas bija likumā noteikts pacifisms. Tas sāka pamazām mainīties 2010. gadu gaitā, bet tas pātrinājās dramatiskā veidā. 2025. gada oktobrī, kad Japānas parlaments iecelts amatā premjerministra vārdā Sanae Takahichi. Tā ir pirmā sieviete Valsts vēsturē, kas ieņem šo amatu un ir Šinzo Abes politiskā mācekle. Premjerministrs, kurš sāk pārrakstīt Japānas militāros noteikumus. novembrī 2025. gadā. Atbildot uz jautājumu parlamentā, Takahichi sacīja skaļi, ko neviens Japānas premjerministrs Nebija teicis iepriekš, ka Ķīnas uzbrukums Taivānai būtu saskaņā ar Japānas likumu, būtu drauds pašas Japānas pastāvēšanai. praksē tas nozīmē, ka Japāna var izmantot militāru spēku, lai aizstāvētu Taivānu. Ķīnas valdības reakcija bija tūlītēja un nekontrolēta. Ķīna aizliedz Japānas jūras velšu importu. Ķīnas konsuls Osakā publicēja sociālajos tīklos, ka Takaiči kakls būtu jānogriež bez vilcināšanās. Donalds Trumps, toreizējais Amerikas Savienoto Valstu prezidents, piezvanīja Takaiči Un draudzīgā tonī lūdza viņai mazināt savu retoriku, lai netraucētu sarunām ar Ķīnu. Takaiči neatkāpās. 5 mēnešus vēlāk iznīcinātājs Ikazuči iegāja Taivānas šaurumā. Nākamajās nedēļās Pēc pārejas Ķīna darīja to, ko parasti dara, kad zaudē simbolisku strīdu. tā nosūtīja karakuģus uz mācībām Klusajā okeānā, paziņoja par jaunām ieroču sistēmām un apsūdzēja Japānu militarisma atdzīvināšanā. Bet vēstījums jau bija nodots. Šī Džinpins dzīves projekts ir Taivānas apvienošana ar kontinentālo Ķīnu. Pirms viņš atstās varu, tikko kļuva daudz grūtāk. Nevis kaut kā jauna dēļ, ko teikušas Amerikas Savienotās valstis, ne arī tāpēc, ka Taivāna būtu labāk apbruņojusies. Bet tāpēc, ka Japāna pēc 80 klusuma gadiem Nolēma publiski brīdināt, ka tā aktivizēs ģeogrāfisko slazdu, ja Ķīna pārkāps robežu. 131 gadu Ķīna gaidīja šo dienu, ka tā spēs mainīt to, kas notika 17. aprīlī. 1895. gadā. 2026. gada 17. aprīlī Japāna īpaši atgādināja Ķīnai, ka šī gaidīšana iespējams uz ilgāk nekā 131 gads. Tagad es gribu zināt tavu viedokli, vai Japāna rīkojās pareizi izdarot šo provokāciju Šimonoseki gada dienā? Vai arī tā aizgāja par tālu un var piespiest Ķīnu reaģēt pirms laika? Uzrakst savu viedokli komentāros. Un ja šis video tev palīdzēja saprast, Kas patiesībā ir likts uz spēles Klusajā okeānā, nosūti to kādam, kam tas jāredz. Abonē kanālu, lai nepalaistu garām nākamo video. Apskāviens un tiekamies nākamajā video.